Kas ir Greisī? Ko? Skatos, ka nāk negaiss. Es ceru, ka viņš nebūs. Jo te ir saulīte, tas man patīk. Pirmajā video prasītos nedaudz ieskicēt, kas es vispār esmu. Pirmkārt, es esmu meita, es esmu māsa, es esmu topošā sieva, es esmu suņa īpašniece, labradora īpašniece, šī sunīša īpašniece, jā. Esmu izmācījusies par fizioterapeitu Rīgas Tradiņu universitātē, un tālāk mani gaida ļoti liels izaicinājums, jeb certifikācijas kārtošana, par šo es noteikti nofilmēšu atsevišķu video, jo iekšā pārdzīvojumi ir milzīgi par šo tēmu, bet par to vēlāk. Un jā, dzīvojam mēs Ventspilī. Kādu laiku padzīvojām Rīgā, mums ļoti nepatika Rīgā dzīvot, tā ka nav vienkārši mūsu pilsēta, bet mēs atgriezāmies uz pilsētu pie jūras. Pēdējie sagatavošanās darbi. Biju aizvedis Ričuku pie meistara. Meistars mums saregulēja visu, kas bija nepieciešams. Šodien uzliku somiņu, kur iekšā ir kamera un lāpstiņas. Ja gadījumā jau uz ceļa sanāk pārdurt riepu, lai viņu var nomainīt. Un tad vēl pieliku otru pudeļu turētāju, lai ir kur ielikt dzert. Tā kā jā, jācer, ka Ričuks būs kārtībā un nepievils. Un tad man rodas jautājums, kāds ir mans pienesums šajā visā? Kurā visā? Šajā visā braucienā. Pa lielam es esmu tas lielākais tavs supports. Tas ir viss? Nu jā, kas tu vēl? Mariņ, es izņemot padot kaut ko. Palīdzēt trasē es nevaru, jā. Tu vari domāt par mani, ka es kaut kur tur par tevi kliedzu, tevi atbalstu. Un tas arī viss. Tas ir arī viss. Man tas ir tāds izklaides brauciens laikam. Atpūtas. Es nezinu, vai to var nosaukt par atpūtu. Kāpēc? Redzēt jaunas vietas. No punkta A uz punktu B. Es jau tur baigi tur. Labi, es varēšu kaut kādās kafejnīcās pasēdēt, padzert kafiju. Kamēram Toms tur, cik tas sanāk? Cik ar riteni sanāk? 90. Nu, jā, laika ziņā, cik man būs laika. Apmēram 3 stundas. Es ceru, ka iekļaušos. Bet to skatīsimies pēc laika apstākļiem. Es īstenībā ļoti daudz ko varu izdarīt. Man liekas, ka es varu aizbraukt uz citu pilsētu un atbraukt atpakaļ līdz tavai skriešanai. Mūsu plāns bija izbraukt pulkstens 12. Tagad ir gandrīz 2. Un kā jūs redzat, man vēl neviens nesēž blakus. Bieži saka, ka sievietes ilgi taisās. Nu, šeit es varētu pastrīdēties. Beidzot nāk. Saka, ka vēl sievietes ilgi taisās. Kādam arī mantas ir jāliek. Es visu jau saliku. Beidzot. Vajadzēs izņemt ārā. Viņu nav tik viegli izņemt ārā. Es mēģināju. Viņš kaut kā zem apakšas iet. Es nezinu, kaut kur tur. Aizvērtīts, jā? Jā. Mūsu pirmā pieturē ir benzīna tanka. Visticamāk. Nē, mums uz ganību vēl jāizbrauc. Tad jau mēs māmai varējām atdot to tur trauku. Varam. Aizies pakaļ. Man liekas, ka mēs šodien neizbrauksim. Lec? Lec? Malece. Man personīgi šī konstrukcija neizskatās baigi droši, bet Toms saka, ir ok. Man kaut kā likās, ka tā konstrukcija ir jābūt, nezinu, taisnai. Nav tik traki. Tad, kad bija tas pārvalks, tad viņi likās nedrošāk. Bet viņš stāv tieši tāpat, kā es viņu esmu pielicis. Lecē. Davai. Hop.
Viņi neieliks to. Ak, mazais sunīts, nabaga sunīts. Es piesprādzēšu viņu. Mēs ņemam ugļhidrātus. Cik tu samaksāji? Rekojas, man ir vists filē, dārzenīši, makaroni, arī filē un kartupeļu pankūku. 15 eiro. Jā. Tā ir tā vienīgā ēdienreize? Nē, tu taču vēl ēdīs makaronus. Ne? Ja būs kur, tad jā. Nu, vakarā mēs jau kaut kur ēdīsim vēl. Bet jā. Greisa visur līdzi. Viņai arī pēc tam būs pusdienas, neuztraucieties. Nu, tā. Šeit mēs ēdīsim brokastis, mūsu virtuvīte. Ļoti labs spogulis. Mums ir arī sauna, kur te gaisma slēdzās iekšā. Sauniņa. Tomam būtu labi pēc triatlona, bet labi kā ir. Duša. Nekas īpašs. Liels spogulis. Ļoti, ļoti, ļoti noderīgi. Jā, ļoti labi, manuprāt. Stāv koridorī. Skats uz cēsīm. Guļamistaba. Forša. Ļoti forša. To mums ir 2 guļamistabas. Jā? Jā. Ir viena un otra. Super. Kā tev patīk to? Ko? Ir 2, jā. Reku ir viena un reku ir otra. Kur Greisa jau? Oi. Tā ir viena tā pat. Kur ir atskaps? Laikam nevarētu šitas? Nē, traukmazgājā no šī. Šis? Jā. Tukšs. Tur bija kaut kāda dasa. Dasas. Man saldētu. O, nē. Nu, forši. Man liekas ļoti forši. Ligājām Lidl, lai sapirktos brokastīm. Cik mums sanāca čeks? Zem 20. Zem 20 eiro. Mēs esam 3 cilvēki, tā kā mums vajag šīs visas solas aiziet brokastīs. Tad kafijai būs pekanrieks maizīts. Zāņu filē. Tas ir šodien. Ogļhidrāts pirms triatlona obligāti vajag. Obligāti. Banāni rītdienai. Noteikti arī pirms starta un vispār mums visiem. Maizīte uz atlaides. Tas ir pozitīvi. Desertiņš, proteīna jogurts. Šis ir baigi labs. Tieši pudiņš. Iesaku. Jogurts laikam. Nezinu, to neņēmu es. Saldējumi. Šodien ir silta diena. Saldējumi. Kāds ir paņem tuplu. Šis būs snāk trasē, ja? Trasē. Viņš būs samaisīts laikam ar Elektrolītēm, cukuru. Jau samaisīts ar cukuru, jā. Un to es tā kā kaut kur pie šitā te dzeršanas punkta, aiz dzeršanas punkta stāvēšu un došu, lai viņš padzerās, lai viņš tiek līdz finišam. Un avokādo. Viss. Šie bija visi 20 eiro. Ejam uz startu.
uz check-inu. Pārbaudīs ričukas, ķiveres, vispārējo. Jā, super. Tā, te pārbaudīs ričuku. Vai viss ir ok? Bremzes? Ķivera numurs ir. Viss kārtībā? Kur ir? Tur būs pēc numuriņiem atzīmēs. Ok. Tā, check-ins iziet. Ričuks gatavs. Te viss notiek. Stafetes. Visi ričuki salikti. Visi gatavojās. Fočē. Viss notiek. Sveiki, sveiki! Sveiki, sveiki! 14. Kaut kā tā esmu iekārtojies tranzīta zonā. Šeit viss notiks visu maiņa. Tātad ričuks, visas lietas. Redzēt, arī pārējiem viss ir salikts. Viss vēl kaut ko kārtojās. Mēģina tikt kārtībā. Jā. Pa lielam pirmā puse, kas ies pēc peldēšanas, tā būs riteņbraukšana. Pēc tam pēc riteņbraukšanas skriešana. Viss izlietotās manas liekam zilajā kastē. Nu, jācer, ka viss būs labi. Laiciņš labs. Diezgan pakarsts gan ir, bet labi, ka nav vējš. Tād jau redzēsim, skatīsimies. Turamies. Atskanēja starta svilpe. Pret krampiem noteikti šis ir antikramps. Un šis ir vienkārši enerģijai. Kāpēc šis ir labāks par visiem pārējiem? Nu, viņi esat mazāks vēdersāpes. Nu, tikai no neviena nav, bet ja man viņi jādzer 10 gabalu, tad negribas riskēt. Nu, jā. Garš paliek. Cik tev vispār kopā ir tie tur? Šitie? Jā. Viens. Nē, šitie. 10. 10. Tad man vēl ir šī tāds, ko arī man dos skriešanā. Viss būs labi. Galvenais tik līdz finišam. Šaubu. Un nesatraumēties. Pēc ko garšā? Pēc viegli citronu ūdeņu. Tad jau labi. Es esmu tāds dzērs. Jā? Jā, es trenējos ērēšanā. Pirms startiem bieži tāds dzēri, lai nebūtu krampi. Arī pirms garajiem gabaliem. Te varbūt man darbā šitādi bija jādzer. Lai nebūtu krampi. Darbā? Kad es strādāju pasiekstēs, Jā. tad man bija ikros krampi. Vot tā. Magnēzijas bija pamaz. Bija, jā. Plus B6, plus K vitamīns. Es jau pēc tam dzēru šitos te vitamīns. Bet labs. Šo es reāli nezināju. Labi, ko es vispār zinu no sporta uztur neko. Proteīna. Jā.
triatlonista atbalsta grupai jārēķinās, ka starp peldēšanu un skriešanu reāli, kad sportistu var redzēt un atbalstīt, pa vidu ir riteņbraukšana 90 km. Toms rēķināja, ka tās varētu būt apmēram 3 stundas, līdz ar to mums bija 3 stundu laika, lai atpūstos, lai mums tiešām paveicās ar laiku, bija silti, tāpēc mēs pavadījām pie ezera, Greisa izpeldējās, izārdījās, un tad jau bija laiks doties uz tranzītu zonu, kad mēs sagaidījām Tomu. Vienīgais, ko viņš ļoti negribēja, viņš negribēja lietu braucot ar riteni, bet kaut kur arī pērkons ir. Bet nav sliktu laikapstākļu, nav tik traki. Bet, jā, nekas atvēsinoša. Vispār, ja skatīties nevis no dalībnieku puses, bet no skatītāja puses, ļoti forša. Ļoti labs pasākums. Pirmkārt, tu sakrās ļoti daudz soļus. Otrkārt, ir ezers. Ja ir silta diena, tad var nopeldēties. Un treškārt ir uztaisīts viss kaut kādas ēšanas stācijas, ko es vēlāk parādīšu, kad es iešu pusdienās. Ir arī pieejama kafija, var dabūt ūdentiņu. Tā kā tādā ziņā ļoti forši. Ir arī stūrītis, kur var atpūsties, kur ir pufiņi. Tādā ziņā arī tik forši. Bet kā gāja Tomam un kā gāja Tomam, to viņš noteikti pats pastāstīs. Bet pagaidām izskatās, kā gāzīs kaut kad drīzumā. Nav baigi forši. Šitais ir bumbo, jā. Skriešanā mēs jau vairāk patrenēt. Mauris finišā uz 37. vietu. Malacis! 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 Tomiņ. Paskatiet. Ko? Pēc sacensībām paliekam Cēsu novadā. Nav nejausmas, kur kaut kur Cēsu novadā. Un šī ir mūsu istabiņa. Maza mīlīga virtuvīte. Forši. Protams, galvenā vieta. Vānas istaba. Čau! Esmu tiešām ļoti pārgurusi. Tikpat ļoti, cik Toms.
Nu, un guļamistaba. Tas ir arī viss. Nu, labi, nav viss, ejam tālāk. Rādīšu, kas ir vēl. Un šis viss ir arī mums. Tur jau sāk grillēt kaut kā. Mums ir arī baļļa. Rītīgi forši. Visi pamājam. Paldies!